pats sākums 91. bet tā īsti sākums 93. gadā bija. Un sākā, kā jūs teicāt, sāka viens un beidz valsts tehniku un piedāvāja mums īrēt tajos laikos vienu galdniecību, un es piekrītu, un tieši precīzi viens arī sāku. Un Ikšķila bija tā vieta, kur viss arī sākās un iegriezās pirmos gadus 16 apmēram. Un tad bija pasūtījumi mēbeles, tikai tika izgatavotas faktiski pēc individuāla pasūtījuma visu Latvijas tirgumu. Vidēji 30 cilvēkiem tur strādāja mums jau tad, kad bija iegriezies viss. Un tad sākās lielā krīze, precīzi, ka taisījās liela uzņēmuma ciet un tā skaitā tas uzņēmums, no kā mēs piegādājām izēvielas, sastāvdaļas, masīvkoku detaļas, tas arī vērās ciet un bija vairākus gadus jau laba sadarbība ar viņiem. Es tur zināju, ka būs tik liels pasūtījums un tik liela nauda būs par to, varēja plānot tās lietas atšķirībā no privātā sektora. Tad, vienā dienā viņi paziņoja, ka viņi varās ciet un bija tāds ļoti spontāns un ātrs lēmums. Vajag nopirkt no viņiem iekārtas un turpināt to iesākt. Ir dažādi klienti un dažādas tie ražošanas veidi, dažādi produkti, kurus ražojam. Ir sākot no detaļām, tikai vai sēdīt, vai muguriņa, vai roku balsts, vai kājas, līdz tam, ka mēs arī komplektējam gatavus krēslus kopā arī ar nopolstrētām detaļām, ar masīvkoku detaļām, montējam viņus ar dzelzs kājām un pakojam gatavu krēslu kartona kastē, kurš iet jau pie gala pircēja. Bet visi šie produkti ir klientu produkti. Mums nav savu produktu, mēs ražojam pēc klientu dizaina, mēs viņu attīstam, mēs viņu prototipus taisam no sākuma, saskaņojam ar klientu, ja vajag kaut ko izmainām. Un tad, kad prototips ir apstiprināts, tad ražojam jau produkciju masveidā, pārsvarā masveidā. Bet masveids arī var būt no 20, 50 vienā pasūtījumā līdz 1000 vienībā. Kvalitāte ir kvalitāte. Kvalitāte, protams, ir divas lietas. Tehniskās lietas, ko jūs neredzat, vai tas krēsls, vai tas galds ir stabils vai nestabils tajā brīdī, kad viņš stāv tur stūrītī. Viņš tur stāv, viņš normāls krēsls. Tad tu viņu apsēdies un sāc ļodzīt viņu, tad tu saproti, vai viss ir labi, vai viņš ir ērts. Nekas nekrakšķ un nekratās. Bet tur, teiksim, tā ir viena kvalitātes puse, otra kvalitātes puse ir tas dizains, tas izpildījums, vai tur ir kaut kāds zars, vai tur ir kaut kāds savienojums pareizs, vai nav kaut kāda tur šķirba vai melnums, vai tādas lietas. Ja. Un, protams, ir nodefinēti kvalitātes kritēriji, kas ir uzrakstīti uz papīra, un dažiem liekas pašsaprotami, dažiem ne. Ja, bet tā lielākā jau kvalitātes pārbaude ir vizuāli, teiksim, viss tas produkts iziet cauri visai ražošanas plūsmai, un tad, tūp pie 100 cilvēkiem varbūt tās to produktu redz, normāls pārspēj varbūt 50. Un gala beigās mēs jau paši viņu arī pakojam iekšā un nosūtām, un tad tur ir tā gala tā kvalitātes pārbaude. Apmācīti darbinieki parasti nav, visi viņi ir jāapmāca. Un ne katrs, kas atnāk jaunais darbinieks, paliek pie mums, tāpēc, ka vai mums viņš nepatīk, vai viņam kaut kas nepatīk, un tad mēs šķiramies. Bet, visi darbinieki ir jāapmāca, principā, jebkurā ražošanas posmā. Jo šāda veida ražošana, kā jau mēs sākumā runājām, nav tāda standarta ražošana. Latvijā ir vēl 2 uzņēmumi, kuri līdzīgi veida ražošana, bet viņi ir diametrāli pretējās pusēs. Viens ir 100 km uz vienu pusi, otrs ir uz 100 km uz otru pusi. Līdz ar to tie darbinieki arī nemigrē no viena uz otru uzņēmumu apmācītiem. Jo vienkārši fiziski aizbraukt ir grūti. Jo kam banka tic? Banka tic faktam, ienākušajai naudai kontā. Ja? Kas arī nav nesaprotami nevienu brīdi. Tas ir pierādījums, teiksim, taviem avansā veiktajiem
darbībām un braucieniem, sarunām, prototipiem un tām lietām. Bet vienmēr ir tā, ka to naudu vajag šodien, nevis rīt. Un rītdien tu redzi to, ko tu runāji aizvakar, bet lai tā visa mašinērija grieztos, tev jau vajag to degvielu šodien viņā liek iekšā. Ja? Tā jau ir tāda jau skaidrs tāda māksla vai veiksma vai biznesa saprašana vai kā. Taisnība ir gan uzņēmējiem, gan bankām. Tā lielā māksla ir sabalansēt tās lietas.